Šī brīnišķīgā tēma, kad pa vecam mēs vairs nevaram un pa jaunam mēs vairs nemākam. Un es teiktu tā, es esmu praktiķis. Un praktiķis es esmu tādā izpratnē, ka mana ikdiena no 7 dienām lielākā daļa dienu, izņemot dažas brīvdienas, paiet strādājot ar cilvēkiem. Ar organizācijām un ar individiem un ar daudz ar vadību. Un jūs ziniet, šajā savā darbā, darot to jau daudzus gadus, un es ar to nodarbojos jau 20 gadus, es vienkārši ļoti ātri sāku. Un darot to pirmos 10, man jāsaka, ka es nonācu līdz tai stadijai, ka es sāku saprast, ko es vispār daru. Es sāku uzdot sev ļoti daudz jautājumus. Faktiski tā bija pirmā tāda ļoti apzinātā mana pieredze, kad es sapratu, ka es pa vecam vairs nevaru, a pa jaunam es vēl nemāku. Un no tā brīža arī manā dzīvē tiešām ienāca ārkārtīgi daudz pārmaiņas. Un es saskāros ar tādām ļoti interesantām tēmām, kas tad vispār ir transformācija. Un šis mūsu stāsts šodien kopīgais ir par to, ko vispār nozīmē transformācijas process, jo pēc būtības, tad, kad mēs pa vecam vairs nevaram un pa jaunam vairs nemākam, laipni lūgti nezināmajā, laipni lūgti transformācijā. Un es centīšos mazliet ieskicēt, kā tad tas notiek organizācijās, kā tas notiek vadībā un kā tas notiek arī mums cilvēkiem. Un varbūt sāksim ar kaut ko tādu netipisku, bet ļoti saprotamu. Un varbūt arī sasaucoties ar iepriekšējo runātāju par to, cik ļoti daudz visapkārt tomēr ir iespējama mīlestība. Un cik ļoti faktiski šos procesus transformatīvos mēs varam redzēt ikdienā dabā. Bieži minēta metafora par transformāciju ir par taureni. Un kāds tad ir tas taureņa ceļš, kas tad ar viņu notiek? Taurenis nepiedzimst par taureni. Taurenis piedzimst par kāpuriņu, par mazu tārpiņu. Un kādēļ tā ir transformācija? Tādēļ, ka cik interesanti, ka tas, kas notiek ar šo mazo dzīvnieciņu, un nebūtu nevienīgo, viņš iziet cauri veselam ceļam, un viņš no kāpura nonāk posmā, kurā viņš ir kūniņa. Un kūniņā, kas notiek ar kūniņu? Kūniņā savā veidā viss beidzās. Un tas ir ārkārtīgi mulsinoši. Dabā tas ir dabiski, bet mums cilvēkiem faktiski, mēs to redzam visapkārt, mēs to saprotam, bet to piedzīvot mums ir ārkārtīgi bail. Tad tas kūniņas laiks, tas ir laiks, kurā kāpurs izšķīst savā sulā. Un jūs varat tikai padomāties šeit klātienē un interneta dzīlēs, padomāt par to, cik bieži jūs esat varbūt saskārušies ar tādiem nelieliem kaut vai impulsiem, ka liekas, ārprāts, tūlīt es izšķīdīšu. Tad labā ziņa, ka neviens jau tā tik viegli arī neizšķīst, ja? Bet tas var būt tādi mulsinoši momenti. Bet turpinot mūsu stāstu par taureni, pēc izšķīšanas, kas notiek? Kaut kas beidzās un vienmēr kaut kas jauns sākās. Un tas ir dabiski. Tas ir dabisks process, kas notiek gan ar dzīvniekiem, gan ar mums cilvēkiem. Un šīs izšķīšanas rezultātā tas, kas piedzimst no jauna, tā ir jauna identitāte, tā mēs kļūstam par taureņiem. Ja? Dabā tas ir dabiski, mums cilvēkiem ar to ir sarežģītība. Sarežģītība kāda? Tādēļ, ka mums visiem ir liels galvas. Tādēļ, ka mēs visi daudz domājam, mums ir daudz ieradumu, un tādēļ, ka mums ir diezgan grūti saprast, ko tad tajās situācijās darīt. Vēl mazliet turpināšu ar dabu, un varbūt arī, lai būtu kaut kāda vēl ieskice tam, kā tad mēs esam saistīti. Gribu pastāstīt mazliet par zirgiem. Un mēs no zirgiem, protams, atšķiramies. Zirgi dzīvo dabā, un zirgi ir bara dzīvnieki. Ko tas nozīmē? Viņi ir tātad zālēdāji, un viņi neuzbrūk. Viņi nekad neuzbrūk. Vienīgais veids, kad zirgi tiešām var būt bīstami, ir tad, kad viņi no jums nobīstās. Un viņi to dara tādēļ, ka viņiem kā bara dzīvniekiem ir ļoti svarīgi, protams, būt drošībā un arī ievērot visas tos noteikumus un kārtību, kura ir dabā iekārtota un kas viņiem ir ļoti būtiska, lai viņi varētu nodrošināt savu eksistenci. Zirgiem ir ļoti dabiski būt mēs vidē. Mēs vide nozīmē, zirgs neatdala sevi no citiem. Un tā ir vēl kāda liela atšķirība dzīvniekiem un cilvēkiem, jo mēs cilvēki lielākoties kaut kādā īpatnējā veidā dzīvojam ārkārtīgi nošķirt iekšēji. Respektīvi, mums ir jāmācās saprast, ka mēs esam daļa no lielāka kopuma. Daudziem no mums tas ir pārsteidzošas atziņas. Daudziem no mums šī izpratne, ka mēs esam saistīti, mēs esam daļa no lielāka kopuma, ir ļoti transformējoša.
tad cilvēki atšķirībā no zirgiem ir plēsēji. Un plēsējus var atšķirt pēc vienas pazīmes. Plēsējiem acis ir vairāk priekšā. Zēlēdājiem tomēr vairāk atšķirīgi. Un ja jūs domājat vēl par zirgiem, tad zirgiem vispār ir skats 360 grādus. Iedomājieties, cik interesanti būtu mūsu dzīve, ja mēs varētu visu laiku būt saistīti un redzēt 360 grādus sev apkārt. Ja? Mēs esam cilvēki un principā mēs esam plēsēji. Un vēl kas ir interesanti, mums cilvēkiem dzīve nav tik gluži vienkārši arī kā zirgiem. Zirgi vienā barā lielāko daļu pavada visu savu dzīvi. Mēs cilvēki tā nedzīvojam, mums ir vienlaicīgi daudz baru. Un ja mēs domājam tādā jau organizāciju un vadības kontekstā, tad laipni lūgt realitātē, mums ir tiešām kaut vai vienā organizācijā, cik mums ir baru. Mums nav tikai organizācija, mums ir arī mūsu profesionālās lietas, mums ir mūsu personīgā dzīve, mums ir mūsu bērni, mūsu partneri, sabiedrība dažādos veidos, mūsu brīnišķīgie hobiji. Tās visas ir sistēmas un tas arī ir bars savā veidā. Tajā arī ietilpst daudz dažādu lietu. Nu, lūk, bet tad cilvēka tas unikalitāte, ja, un to mēs tālāk skatīsimies, kā tas attiecās uz organizācijām, ir tā, ka tomēr mums ir ārkārtīgi sarežģīti nošķirt savas personīgās intereses un mazliet paskatīties plašāk uz lietu kopumu. Un kādēļ es to visu stāstu? Tādēļ, ka ļoti bieži transformatīvi procesi iekustina mūsos kaut ko ļoti lielu, tik lielu, ka mēs vairs nevaram būt tik lielā mērā atdalīti kā līdz šim. Un varbūt tad detalizētāk par to, kas tad īsti ir transformācija. Cilvēkiem nav dabiski vēlēties iesaistīties transformatīvos procesos. Faktiski es pat teiktu tā, ja vien jūs variet no tā izbēgt, bēgat. Ja vien ir iespēja kaut kā to nepiedzīvot, tas ir labi. Nu, labi tādā ziņā, ka vismaz kaut kas turpinās vienā veidā. Ja? Transformatīvu procesu nav dabiski. Arī vēlēties cilvēkam vadīt transformatīvus procesus vai vadīt organizācijas, tā nav mūsu sākotnējā daba, ja? Bet daži no mums, un stāstīšu jau kādā veidā, mēdz tajā tikt kaut kādā veidā ieaicināti. Ja? Transformācija nozīmē to, ka mainās forma. Un tad, kad mainās forma, tas nozīmē, ka kaut kāda viena forma vairs neturpināsies. Viņa pāries iekš kaut kā cita. Respektīvi, transformācijas rezultātā patiešām mainās forma. Kaut kas iet bojā, kaut kas jauns dzimst. Un es novēroju šos procesus organizācijās daudzus gadus, jo īpaši tiešām konsultējot un vadot apmācības. Un, ziniet, tās ir tās fāzes un tās stadijas organizācijā, kad mums šķiet, ka palīgā, mēs esam iestrēguši. Ja? Mēs patiešām vairs nezinām atbildes, mēs esam visu izmēģinājuši, mēs esam procesus izprovējuši, cilvēkus mainījuši, attīstījušies, darījuši visdažādās lietas, un ar visu to mēs esam kaut kur iesprūduši. Tajos brīžos laipni lūgti, tas ir uzaicinājums uz transformāciju. Tas nozīmē, ka ir jāsāk uzdot jaunu jautājumu un jāsāk darīt citas lietas. Uzdodot, to jau jūs visi ziniet, uzdodot citus jautājumus, mēs patiešām varam iegūt citas atbildes. Un no turienes veidojās process cits. Un varbūt vēl mazliet pakavēties pie organizācijām, tas, ko es gribu teikt, ka jūs ziniet, šķiet, ka mēs patiešām esam ļoti trenēti, man patīk tas teikums, piepūst vaigus, saņemties. Ja? Un, var sakot, ir tik bieži šīs situācijas, un tiešām es to redzu darbā ar klientiem, ka cilvēki mēģina palielināt mērķus, mēģina stiprāk saņemties, mēģina mainīt kaut kādas lietas, lai būtu vieglāk, ātrāk vai labāk. Ja? Var sakot, ir ļoti liela tāda piepūle uz to, un šajās situācijās tas diemžēl nelīdz. Un tā ir ārkārtīgi liela atvieglojuma sajūta gan organizācijām, gan vadītājiem, gan cilvēkiem. Tad, kad mēs varam nosaukt lietas vārdos un teikt, hei, tas, ko mēs darījām, vairs nestrādā. Un es domāju, arī šī konference ir ārkārtīgi interesantā brīdī mūsu valstī. Un pēc būtības arī mēs visi esam jau šobrīd spiesti saskarties atkal ar kaut kādām transformējošām izmaiņām. Tas, kas notiek šajā gala punktā, veidojās tālāk kaut kas jauns. Un te mūsu cilvēciskajiem aspektiem ir sarežģītības, jo mēs vairs nevaram pasūtīt to jauno, kas piedzims. Vārdu sakot,
te mums ir sarežģītības ar to, ka mūsu plāni, mūsu stratēģijas, mūsu ekspektācijas, viss tas vilnis, ko mēs veltam uz to, lai tas notiktu tā, kā mēs gribam, mūsu kontrole, viņa kapitulē. Jo mēs nevaram mainīt to, kas piedzimst. Tas rodās kā kaut kas jauns. Un faktiski tā ir jauna identitāte. Tad transformācijas rezultātā mēs bieži varam teikt, ka tiešām notiek kaut kas pilnīgi jauns. Tas var būt mazliet par to, ka tā lielākā atšķirība starp varbūt transformatīviem procesiem dabā un transformatīviem procesiem pie mums cilvēku pasaulē ir tā, ka dabā tas notiek dabiski, savukārt mēs organizācijas radam. Organizācijas ir cilvēku radītas sistēmas. Un tad varbūt mazliet par to, kas tad ir tās situācijas, kur mēs varētu runāt, ka ir iespējams jādomā par transformatīviem procesiem. Personīgi un organizācijā. Šeit ir daži piemēri, bet es gribu pateikt sekojoši. Tad transformācijas impulss ir vesels impulss, kas līdz mums nonāk. Viņu var dzirdēt, viņu var nedzirdēt. Gudri cilvēki viņā ieklausās. Un tie impulsi, viņi ir tādā īpatnējā veidā. Viņi nekad nav ļoti skaļi, bet viņi ir nepielūdzami. Un ja jūs ziniet, ka darot vienas un tās pašas lietas un sasniedzot vienu to pašu rezultātu, kaut kas nav, gaidiet, meklējiet savu impulsu. Tā mēs varam to atklāt. Ja? Organizācijās tas ir tad, kad piemēram, tirgu parādās tiešām inovācija iespējas, ir jaunas tehnoloģijas, ir pilnīgi jaunas attīstības iespējas, tādas, kādas līdz šim nav bijušas, tirgus ziņā vai kādā citā. Tad, kad organizācijā, it kā tas ir iekšēji, tāpat laikā tas ir kaut kā saistīts ar ārpusi, tad organizācijā pienāk tā stadija, kad mēs saprotam, ka mēs patiešām vairs pa vecam vispār nevaram. Ja? Un kā jau es minēju, tie ir tie brīži, kad ir jādomā, kā domāt savādāk. Bet tad, kad mēs domājam vienā veidā, pamēģiniet domāt savādāk. Ja? Mēdz gadīties, kad organizācijas ir spiestas saskarties ar situāciju, ka viņš saprot, ka šajā formā viņiem vairs nākotnes nav. Tas ir drosmīgi, tas ir mulsinoši un parādās potenciāls. Transformatīvie procesi vislabākajā veidā izgaismo mūsu nākotnes potenciālu un mūsu nākotnes iespējas. No iekšpuses. Tad, kad organizācijā mainās īpašnieki, katru reizi, kad ir pirkšana un pārdošana, te ir vienmēr jautājums, kas tad ir tas jaunais, kas dzimst. Un vai mēs patiešām kā dzīva sistēma spējam visā kopumā apskatīties uz to, kas ir bijis un kas tad tagad ir pa jaunam. Ja? Vadības komandas stratēģijas mērķi nav sasniedzami. Un, protams, es teiktu, ka tā simptomātika ir noteikti būtu labi ieklausīties tajos transformācijas impulsos, vai tāda mums nepienāk. Tad, kad mums ir tiešām ilgstošas un regulāras problēmas ar darbinieku mainību, ja? Vai mums vispār krīt motivācija strādāt, ja? Vai mēdz būt arī situācijas, kad cilvēki patiešām ļoti slimo, bet slimo tā par rīktīgo. Ja? Tad faktiski, tās ir situācijas, par kurām mēs varam domāt, vai tās nav transformatīvas. Un mūsu dabiskā tendence, jūs ziniet, ir sekojoša. Nevis atvērties nezināmajam, bet safiksēt pārmaiņu grafiku. Un tā ir kvalitatīva atšķirība, jo safiksējot pārmaiņu grafiku, mēs safiksēsim grafiku, bet mēs nepiedzīvosim transformatīvus procesus. Tad pārmaiņas un transformācija tomēr ir atšķirīgas lietas. Un tad varbūt es mazliet pastāstīšu vēl par to, kā mēs piedzīvojam transformatīvus impulsus personīgā dzīvē, profesionālā dzīvē, tādā individuālā līmenī. Laikam tāda vislabāk zināmais moments, kad šis ar mums notiek, ir slavenā pusmūža krīze. Ja, kaut kur ap 40 mēs sākam sev uzdot mazliet cits jautājums. Un man jāsaka arī, ka manā pieredzē 20 gadus strādājot ar organizācijām un ikdienā vadot grupas un strādājot ar vadītājiem, es tā arī izaugu. Vienā brīdī es sāku ieraudzīt citas lietas, pamanīt citas lietas un sāku uzdot vispār citus jautājumus viņiem un, protams, arī sev. Un tad varbūt tā ir tiešām tāda viena lieta, par ko ir jāsaprot, un krīze vienmēr iedod jaunas iespējas. Un otrs veids, kā skatīties uz transformāciju un uz cilvēkiem tajā, ir šķiet, ka organizācijas nevar to izdarīt pašas, bet lai organizācijas kā dzīves sistēmas un arī sabiedrības, starp citu, varētu mainīties, šķiet, ka tiek uzrunāti cilvēki. Un
it kā mēs varētu iedomāties, it kā cilvēki, kāds viņus paņem pie rokas un viņus uzrunā. Un tās ir tās situācijas, ko mēs kā cilvēki sakam, jā, bet es nevaru to nedarīt. Es pat saprotu, ka tas nav sevišķi prātīgi, varbūt tas nav sevišķi pragmatiski vai pamatoti, ko es daru, ja? Bet tā sajūta ir, un tā ir tā, kas mums nāk, es nevaru to nedarīt. Ja? Tie ir transformācijas impulsi, laipni lūgt ar viņiem. Mazliet par to, ko darīt vadītājiem organizācijā un uz ko fokusēties. Un šeit ir 3 dažādas tādas bultas, 2 bultas un 1 nebulta, tā teiksim. Un ar ko viņas atšķirās. Un es gribu parādīt tos domāšanas veidus, kā mēs cilvēki izmisīgi cenšamies, un ar ko mēs, protams, atšķiramies no dabas pasaules, jo mēs milzīgi cenšamies. Ja? Tad tā pirmā bulta, tas ir ceļš uz priekšu. Tā ir tāda rītīga lineārā domāšana, klasiskā veidā. Ja mums ir problēma, saņemamies, uzliekam plānu, atrodam mērķus, aiziet. Lielisks veids strādāt tad, kad viss ir daudz maz kārtībā un mēs gribam iet uz priekšu. Citos gadījumos, diemžēl, tas nestrādā. Šī domāšana vienkārši jūs nekad neaizvedīs tur, kur jūs gribiet. Ir labi to zināt. Otrs variants, ko es vēl redzu, tas ir īpaši centīgajiem. Un tas ir variants, ziniet, dažreiz organizācijās ieejot to var pamanīt, ka ir tāda sajūta, ka te ir tāda liela lidmašīna, un viņi strādā tādā drebēšanas režīmā, un viņi strādā vienam mērķim, viņa iet uz pacelšanos. Un viņa tādā turbulencē bliež uz augšu, ja? Un kamēr tas strādā vienreizēji, bet es teiktu, ka tā ir diezgan liela ilūzija visādā ziņā attiecībā uz to, ka tā var strādāt ilgi. Nē, tā nevar. Un kādēļ? Tādēļ, ka tas nav dabiski. Tādēļ, ka nekas nav mūžīgs. Arī saņemšanās. Un, manuprāt, tā arī tāda labā ziņa, un ir labi šito zināt un saprast. Un atkal tā manas pieminētā atšķirība ar dabu, dabā ir skaidrība, ka ir cikliskums. Bet cilvēku veidotās organizācijās mēs strādājam tā, it kā mēs varētu noteikt visu. Un no turienes mēs izdarām strateģiskas kļūdas savos attīstības procesos. Ar vārdu sakot, priekš organizācijas ir ļoti labi saprast, ka tas nekad nestrādās tikai vienā virzienā. Tā var strādāt tikai mūsu prāts. Un tad tā trešā līkne, kas ir tā sarkanā, un tā ir drīzāk tuvāka tam transformācijas procesam, kā tad viņš izskatās. Un viņš patiešām izskatās kā līkne uz leju, līdz tam zemākajam punktam, ko es stāstīju par to kāpuriņu, kurš kūniņā izšķīst savā sulā. Un jūs arī redzat, ka tā līkne viņa jau nebeidzās apakšā. Nekas nekad nebeidzās pašā apakšā. Bet šis punkts ir ārkārtīgi nepatīkams. Un mums ir ļoti daudz pretošanās tam, lai vispār tur nonāktu. Ja? Bet transformatīvais ir tieši caur šo punktu. Ja? Un tā ir līkne, kur iet caur leju un uz augšu. Un tad, kad šī līkne sarkanā sāk iet uz augšu, jūs varat tā iedomāties arī, ka tas ir tas, kad tā jaunā identitāte rodās. Ko darīt vadītājam un uz ko fokusēties šajā pārmaiņu transformējošā laikā? Ir svarīgi, lai darbiniekiem, lai organizācijai, lai vadībai būtu pieeja 3 svarīgiem punktiem. Pirmais ir drošība. Ir jābūt pieejai bāzes drošībai. Ja mums nav bāzes drošība, mēs tikai to vien meklējam. Otrais ir jābūt pieejai drosmei. Bet drosmei tādai regulētai, dabiskai un saprotamai. Un transformatīvie procesi prasa būt kontaktā ar drosmi. Un organizācijas līmenī mēs, protams, to arī varam ļoti labi radīt. Nevis tādu pašaizliedzību, kura ir varbūt nepamatot, bet tiešām nostāvēt katru dienu un varēt ieviest to, kas ir jāievieš. Un trešā lieta, kas ir ļoti svarīga, tā ir pieeja nezināšanai. Un organizācija dzīvē vispār tas ir tā, ka faktiski tās organizācijas, kuras var būt pietiekami atvērtas, kurās ir pietiekami daudz uzticēšanās savstarpējā vadības līmenī, un organizācija var teikt tiešām, mēs neviens nezinām, ko tagad darīt, tā ir pieeja šai stadijai. Tā ir pieeja, kas rada jaunu identitāti un jaunas iespējas. Nākotnes vadītājiem nepieciešamās iemaņas. Šī stāsta fonu pavisam īsi, es teiktu, ka tās nepieciešamās iemaņas arī mēs varam iedalīt 3 dažādās kategorijās. Pirmais ir spēja strādāt ar dzīvu kompleksu sistēmu, nevis ar lineāriem procesiem, nevis noturot esošo konstrukciju par katru cenu.
ja? Bet spēja patiešām strādāt ar kompleksām sistēmām, un tās ir iemaņas, laipni lūgti, ja jūs tas interesē. Otrs ir tiešām jābūvē tā iespēja, kā organizācijās un arī īpaši vadības līmenī veidot mēs vidi, sadarbības vidi. Ja? Mums ir jāmācās sadarboties, to var izdarīt, tas izklausās lieliski. Un trešais, mums ir jābūt zināšanām par transformatīviem procesiem un par to, kas ir un kas nav iespējams. Un es teiktu, ka tad arī viss notiek. Un es jums novēlu šodien, lai jums katram būtu iespēja piedzīvot, iepazīt un lutināt to taureni sevī un savos līdzcilvēkos. Paldies! Iveta Apine, liels paldies! Man ir jautājums, ko transformācija atšķiras no pārmaiņām? Jā, brīnišķīgs jautājums. Ja transformācija ir no pusmūža krīze, tad pārmaiņu vadība laulība. Tā kā, Šis ir ļoti labs salīdzinājums, bet es varbūt teiktu tā, pie pārmaiņām vēl ir cerība, ka kaut kas saglabāsies pa vecam. Pie transformācijas nav. Dāmas un kungi, ja jums ir savs jautājums, izmantojiet slido.com, lai uzdot savus jautājumus arī mūsu lektoriem. Paldies, Iveta, ka bijāt kopā ar mums. Aplausi vēlreiz!